Šādi vietējie strādnieci viņi pārnēsā ķieģelīšus. Noteikti ļoti stiprs mugurs ir. Maziņi cilvēciņi izstāst, bet tādu svaru. Maz cilvēks vienkārši lielu vezumu. Kurš jau nabaks mēt jau garām. O, viens ir aizgāja. Kura diena tev ir? Pirmā. 12 stundas pagājuši, kopš ierados šeit. Tu vakar atbrauc? Vakarā. Tā pirmo reizi es redzu dienas gaismu Nepālā. Tā būtu pareizāk teikt. Jā. Vakar ielidēju, vakarā bija jau tumšs. Neko daudz neredzēju, atbraucu uz māju un viss šorīt. Šis ir pirmais video. Mēs esam brīvprātīgo mājā, tagad uz jumtiņu. Skatiņš labs. Un šodien mēs dodamies uz Curry for... ne? Kā bija? Curry without worry. Aktivitāte, ko ir aizsācis kāds cilvēks, kurš agrāk arī bija bārens. Jā, viņš bija nepālietis un viņš dzīvo tagad Kalifornijā. Un viņš brauc un kaut kādi cik 300 vai cik cilvēki taisa graiz dārzeņus un pabaro trūcīgos un bērnus un tiem, kuriem vajag to. Un mēs brauksim vairākas stundas, čoposim, smalcināsim, skaldīsim dārzeņus un parādīsim, kā mums tur iet. Būs interesanti. Mēs dosimies ar minibus uz Curry without worry. Viņš notiek katru otru dienu, Katmandu. Mēs esam minibusā? Jā. Un te tāds bardaks notiekās uz ceļā, tāds pilnīgs bardaks. Tas satiksme ir vienkārši kreizīgi. Protams, nefilmēšu, bet mums tagad blakus baro bērni vienkārši. Jā, es vienkārši sēžu un pēc pastas un tur cicīts ir un mazais piesūsies. Blakus Valtram sēž tagad. Mož, Curry without worry? Nezinu, ko lai sāk. Šauras ieliņas, normāli daudz. Daudz cilvēku, visi sēž uz ielām, ko tirgo. Jā, suņi, te uz motociklisti brauc, pīpina. Divi nevar izbraukt caur to pa vidu kājām. Daudz beigt izstāsties suņi, ne? Es arī izstāstu beigt, jā. Nu, tas pieņem, ka arī daži ir. Vēl mazās ieliņas mājas ir vētas sadapušas, kas ir ar statīviem sastrādātas. Principā, kurā brīdī varētu nokrist. Visi tie veikliņi, mazie, tiem arī ir savs šarmiņš. Nepali language? Yeah. Можешь деньги страмтать? Ага. Куда? Намасте.
Viņam prasa 1000 rūpijas par šito. Who are you? What's this? Mēs dzīvojam šodien. Baigi daudz nesagriezām, ne? Es sagriezu kādus 13. Sorry bro, I don't have 1000 rupees. Nācām te palīdzēt. Gribējās ēst. Aizgājām paēdām, pasūtījām ēdienus, gaidīju pusotru stundu, lai paēst, beigās man neko neatnes. Sagriezu 13 tomātus. Karijam, ķipa. Nu, vairāk, tad sagriezām. No vairāk. Es vēl vienu auglu sagriezu, ko es godīgi nezinu, kas viņš bija. Nav tik daudz cilvēku, kā parasti. Reku tur katruņā maltā. Bet kas bija forši tas, kad es futbolu uzspēlēju ar džekiem. Reku tomātu kaudzītes, ko mēs sagriezām. Čop. Like you cannot learn anything. Like, if nobody listens to you. Yeah, you know, I know. But you went to school in such... Bet es ielas tur daudz krāsas. Bet cilīgi. Galvenais pilsētas laukums. Durbar Square. Te laikam jāmaksā bija 1000 rupiju, bet mēs kaut kā ielavījāmies iekšā. 1000 rupiju ir $10. Tuktuki. Tā ir nevis šitie tādi rīčukveidīgie. Govs viņi nēd. Govs ir nepālieši svētais dzīvnieks. Ja nogalina govu, var pat nokļūt cietumā. Mēs uzmanīsimies ar govīm. Esam Nepāles circiņā. Gribās kaut ko te iepirkties, bet vajag aizbraukt pēc vairāk naudiņas samainīt. Baigi labi. Daudz lētāk nekā turistu vietā. Ot šī tas ir Mendes. Viss pirciņš. Nav daudz botu cilvēku šeit. Tas man patīk. Noškas ir Latvija. Viņš ir labs, tas ir nobēr. Nereāli garšīgi. Vajam grīdām? Bet nu, tas pat nav grūti, tas ir ļoti garšīgi. Tā vajadzētu visiem Rīgā ar darīt. Aš man ļoti patīk šis barbeks. Ideāli, te nu vienkārši. Is it allowed to drink on the streets? Because I haven't seen people drink. Yeah, you can drink on the street. Yeah, but I haven't seen it like... Yeah, I guess... Aš pasaustu, kas tev patīk. Nepālā. Kas citādāks ir? Nu, bērši saka, nē.